Es sveicināts My Perfect Dog podkāstā. Šajā reizē es gribu parunāt par tēmu, kas ir īstenībā viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Kā sodīt suni? Un vai vispār sodīt suni? Patiesībā uzreiz jums pateikšu, ka pareizā atbilde ir nesodīt suni, bet šī podkāsta ietveros mēs parunāsim plašāk, sīkāk par to, ko nozīmē suņu sodīšana un kā tad mēs varam sunim paziņot par to, ka viņš ir rīkojies nepareizi, ka kaut kas mums nav paticis un ka mēs gribam, lai viņš dara kaut ko citādāk. Šajā epizodē ar tevi kopā esam mēs, es, Līga Zvirgzdiņa-Grebina, suņu un saimnieku skolas My Perfect Dog vadītāja un suņu uzvedības speciāliste. Un Anna Lapoška, veterinārārste un suņu un saimnieku skolas My Perfect Dog suņu uzvedības speciāliste. Tātad sāksim patiesībā ar to, ko tad nozīmē suņu sodīšana. Kā to saprot suņu saimnieki, sabiedrība, cilvēks kā tāds, vai ne? Tātad standartā tas, ko mēs varam redzēt, mēs redzam, ka ikdienā suņu saimnieki ļoti daudz rausta suni, mēģinot dot tā teikt kaut kādus impulsus vai korekcijas, jo arī daudz treneri to vēl māca, diemžēl, vēl to māca. Kaut gan pētījumi pierāda, ka tas ir diezgan neefektīvs risinājums, bet par to mēs arī vairāk pastāstīsim. Uz aci ātri tas liekas diezgan efektīvs risinājums, bet ilgtermiņā nav tik efektīgi. Bet tātad, tas ir viens veids, kā mēs mēģinām sodīt un dot šīs korekcijas, tātad raustot suni. Protams, baroties, lasot lekcijas. Es atceros vienu klienti, kas nodarbības ietvaros es paskatos, un viņa tiešām piesēdusies tam sunim pretī, aci pret aci, tur tā suņa galvu un lasa viņam lekciju par to, kā vajadzētu uzvesties un kā nevajadzētu uzvesties. Jā, suņi ne latviešu valodu, ne angļu valodu, ne ķīniešu valodu, nevienu valodu viņi nesaprot, kas ir mūsu valoda. Viņi saprot mūsu emocijas, viņi saprot mūsu ķermeņa valodu, viņi saprot menedžmentu, kuru mēs viņiem nodrošinam un apstākļus, un ko nu mēs viņiem mācam, kas ir ok, kas nav ok. Ja, tā tad likumsakarības, kaut kādas saistības, kas izdodas, kas neizdodas. Tas ir tas, ko viņi saprot, tas ir tas, ko viņi mācās. Nevis tas, ka mēs viņiem lasīsim lekcijas. Un, jā, bieži vien suns mēģina saprast aptuveni un reaģē precīzi tā, kā it kā mēs gribētu pēc mūsu tonalitātes, kādā mēs runājam. Bet tas nenozīmē, ka viņš saprata, ka jūs tagad sakat, vai cik tu esi slikts par to, ka tu tur kaut ko izdarīji. Ja? Jā, man suns zina, ka viņš rīkojās nepareizi. Jā, viņš vienkārši jūt jūsu emocijas, kas nav pašas pozitīvākās. Un tas ir tas, ko viņš saprot. Bet vai tas dod tiešām efektīgu sodu? Nē. Jo tas iemāca tikai jūsu starpā tādu, kā es saku, mazu lūzuma punktu ieliek jūsu attiecībās, nevis māca tādus foršus, labi pieņemtus lēmumus nākotnē sunim. Nākamais ir suņa izolēšana. Jā, tā tad, kur mēs pilnībā kaut kur suni iemetam, kādā būrī vai citā istabā, vai totāli ignorējam. Jā, tās arī tie ir veidi, kā mēs suni. Tātad mēs, kā sabiedrība, suņu saimnieki bieži vien mēģina izmantot. Mēs laikam nē, tā es tā nevaru teikt, vai ne? Es tā nevaru teikt, jo mēs nesodam suņus. Bet mēs pastāstīsim, kā tad mēs daram un kā īstenībā ir visveiksmīgākais veids, kā mācīt suni, kā parādīt sunim, ka viņš ir rīkojies nepareizi, un tas īstenībā būtu pareizākais jautājums, ko cilvēkiem jautāt, ko suņu saimniekiem jautāt, kā man sunim pateikt, ka viņš rīkojās nepareizi, vai ko man darīt patiesībā, tas būtu vēl korektāk, ko man darīt, lai es iemācītu sunim rīkoties šajā situācijā pareizi. Un, lai izprastu, kāpēc viņš tā ir rīkojies, jo vienmēr šī uzvedība, kas mums nepatīk, ir kaut kāda pamatvajadzība neievērošanas sekas, jo sunim vienkārši netiek nodrošināts viņa dabiskās pamatvajadzības. Un bieži vien arī cilvēki pieļauj šo savu agresīvo uzvedību nesavaldības dēļ, jo noteikti es ticu, ka cilvēks nav ņēmis suni, lai viņu sistu. Es ceru, ka tā nav. Ka cilvēks nav ņēmis suni, lai uz viņu bļautu un izlādētu kaut kādas savas emocijas, bet mūsu ikdienas saspringtajā ritmā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir problēma ar trauksmi, kuri nespēja savaldīt savas emocijas, un tad suns ir tā būtne, uz kuru to ir vieglāk izvelt, jo suns ir neaizsargātāks, suns bieži vien neko nevar pateikt pretī, suns ir ļoti padavīgs. Ja viens suns nav tiešām ilgstoši bijis tādā vardarbībā, viņš
nebūs tas, kurš uzbruks pirmais. Viņš bieži vien nebūs tas, kurš atbildēs. Viņš ar tādu padavību aizies prom, un tas saimniekam liek justies tādam varenākam, izdarīšam pareizi savu darbu un kaut kādā veidā atrisināšam problēmu. Bet, diemžēl, viņš neapzinās, ka to problēmu viņš atrisina īslaicīgi problēmu uzvedību, bet ilglaicīgi viņš sabojā attiecības ar savu suni. Jā. Un tepat arī ir jāpiebilst, ka tas, kā suns pieņem tos mūsu sodus, tas arī ir atkarīgs no pirmkārt šķirnes, otrkārt pat arī, īstenībā pat ne pēc šķirnes, bet pēc konkrētā suņa kā indivīda, jo arī man ir 2 bīgli, un viņi ir pilnīgi 2 dažādi suņi. Tur vispār nav nekas vienāds vai ne viņos, tikai tas, ka viņi ir bīgli. Bet te ir tiešām jāsaprot, jo ir suņi tieši tā, kas uz sodu pakļausies, vai ne? Bet tā ir, viņi ir pieploki, viņi pieņem to, kas, es šitā nedaru, jo. Un ko tad dod tas sods, vai ne? Tas sods dod to, ka suns iemācās, es nedarīšu šito, es nedarīšu to, es nedarīšu tā, jo savādāk es tikšu pie soda. Suns ir dzīvnieks, kas maksimāli negrib konfliktēt. Viņi dabā, lai izdzīvotu, viņi nedrīkst konfliktēt. Pirmkārt, viņu atstums tad no bara, un vienatnē izdzīvot ir krietni grūtāk nekā barā. Otrkārt, tā kā suns ir bara dzīvnieks, viņš grib būt tajā barā. Viņš ir sociāla būtne, viņš grib būt barā. Viņš grib būt ar to savu sociālo grupu. Saucam to, kā gribam. Līdz ar to suns pēc dabas ir dzīvnieks, kas maksimāli izvairīsies no konflikta. Līdz ar to tāpēc arī agrāk diezgan daudz arī visi treneri, kas vēl joprojām no tādiem padomju laikiem, kā mēs sakam, māca suņus arī šobrīd, viņi māca vēl to sodu, jo it kā tas ir tāds efektīvs variants, kas uz skata izskatās ļoti ātri, kad mēs sodam suni. Bet pirmkārt, mūsdienās ir ļoti daudz jau dažādi šobrīd suņu šķirnes un vispār tipi, un ir tie suņi, kas diezgan viegli pakļaujās, un ir tie suņi, kas tieši pretojās, tai pakļaušanai. Mēs viņus saucam par spītīgajiem suņiem. Jā, spītīgie suņi, kuri, un tur vēl aiziet dominances teorijas, tātad viņš ir ļoti dominants, un viņš dominē par mani, un viņš nesaprot, ka es esmu tas dominantais alfa, aiziet ļoti daudz mīti šajā visā procesā, kas īstenībā ir tāda personība un šķirnes īpatnības, kuras īstenībā visas varētu atrisināt ar to, ka mēs nesodam suņus, un mēs beidzot sākam sadarboties ar suņiem, mēs sākam saprast suņus, mēs sākam mācīt veiksmīgi suņus, dodot viņam veiksmīgas pieredzes, jo jebkurš suns, piemēram, sodi nestrādā uz visiem, un trakākais ir tas, ka tie, kas soda, viņi mēģina līdz diezgan trakai pakāpei sodīt to suni. Esmu arī šādā veidā runājusi ar citiem treneriem, kas tiešām soda raustā suņus, un viņi saka, ka trakākajā gadījumā viņi izmanto elektrošokus. Un tad, ja tas nestrādā, tad suns ir iemidzināms. Manā gadījumā es nekad pirmkārt nesitīšu sunim, nekad viņu neraustīšu. Pavisam noteikti nekad neizmantošu elektrošoku un nekad neieteikšu suni iemidzināt par uzvedības lietām. Suni iemidzināt mēs varam tad, visdrīzāk klīnikā mēs redzam super slimu suni, vai ne, kas ir... vai bīstama sabiedrībai. Vai bīstama sabiedrībai, bet kur arī bieži vien patiesībā tie bīstamie sabiedrībai arī ir risināmas situācijas. Tas ir tas, kādā situācijā mēs ieliekam. Ir, protams, arī neiroloģiskas slimības suņiem, bet vai tas ir pārsvarā visiem tiem suņiem, kas šobrīd staigā reaktīvi agresīvi? Nē. Tā ir tā daļa, ko mēs esam suņiem ielikuši, ieliekot viņus nepareizās vidēs, sodot viņus, jo ko sods izdara? Viņš it kā apspiež kaut kādu darbību, apspiež kaut kādu suņa emociju. Īslaicīgi. Bet tas neiedod sunim labu dzīves kvalitāti. Un kas izslēdz visas uzvedības problēmas? Uzvedības problēmas. Pamatdabiskās vajadzības. Tieši tā. Nodrošināts pamatdabiskās vajadzības un veiksmīga apmācība. Un tad mēs varam parunāt par to, ko tad darīt tā vietā. Vai ne? Ja es nedrīkstu sodīt suni, ko tad man darīt? Lūk, ko man darīt? Man pavadīt laiku ar suni. Saprast sākumā pašam, ko man gribās, vai ne, no suņa. Jo te arī, tu droši vien var stāstīt arī no savas pieredzes, bet es vienmēr saku par sevi. Es personīgi saviem suņiem mācu stāvēt uz galda. To visdrīzāk neviens nemāca. Visiem tā ir robeža, kur nedrīkst vai ne uzkāpt uz galda. Kāpēc es to daru? Jo mēs gājām ar suņiem uz izstādēm. Izstādēs maniem suņiem bīgliem ir jāstāv uz galda.
Un mans pirmais suns reāli kā uzkāpa uz galda, tā viņai sākās bailes, un viņa man tur ģība zemē. Ja? Man bija jāpietur viņu, lai viņa, jo es palaižu, viņa vienkārši krita. Līdz ar to otro sunu es pat taisno uzreiz, kā kucēns ir, tā mācam. Galds ir forša vieta, kur atrasties, vai ne? Un es pieļauju, ka jūs visi saķerat galvu šobrīd un sagat ārprāts, vai ne? Tāpēc, ka tās ir jūsu robežas. Un kā suns to var zināt? Jo mēs katrs esam citādāks, vai ne? Katram mums ir savi kaut kādi noteikumi un kaut kādas lietas, ko mēs gribam sunim mācīt, kaut kādas ne. Suns nezina neko no tā. Viņš zina savas dabiskās pamatvajadzības. Man vajag ēst, man vajag nokārtoties, man vajag pastaigāties, man vajag gulēt, man vajag spēlēties, sevi mentāli nodrošināt, būt drošībā. Tas ir tas, ko viņš zina. Viss pārējais ir tas, ko mēs viņiem ierādām. Jā. Tātad tās situācijas, kurās mēs viņus ieliekam. Jā. Šeit noteikti ir arī pie katras problēma uzvedības jāiedziļinās, kāpēc viņa notiek. Jo problēma uzvedībai vienmēr efektīvāk būtu meklēt cēloni un tad meklēt risinājumu, nevis strādāt ar tās sekām. Tāpēc saprast, kāpēc sunim ir destruktīva uzvedība, kāpēc suns kādam lec virsū, kāpēc suns reaģē uz citiem suņiem, cilvēkiem, putniem, kaķiem, pīlēm un tā tālāk. Tam ir kaut kādas apslēptas bailes, ar kurām nav bijusi pietiekama socializācija, un tāpēc tas viss šobrīd ir tādā nevēlamā uzvedībā. Jo bieži vien jau pie mums nonāk saimnieki, kuri grib cīnīties ar sekām, bet viņi negrib cīnīties ar cēloņu, jo tas ir ilgi un ir sarežģīti. Ir vieglāk nopirkt elektrošoku sikstu, ieguldīt tajā uzvedības konsultācijas cenu, nospiest podziņu, un tā problēma tiek katru reizi atrisināta, ja nospiež pareizajā laikā to podziņu. Bet svarīgi saprast, kāpēc suns to dara un palīdzēt viņam pašam pieņemt lēmumu, to nedarīt, pārvirzīt viņu uz kaut ko citu, apbalvot viņu par izdošanos un ignorēt neizdošanos. Protams, ja tas neapdraud citu dzīvu būtni, ja tas neapdraud citus cilvēkus, bet problēmu uzvedību ignorēšana bieži vien noved līdz tam, ka suns saprot, ka viņam nav izdevīgi to atkārtot. Jo atkārtojot uzvedības, kas viņam izdodas, viņam no saimnieka ir emocija, viņam no saimnieka ir kaut kāda uzslava gardums, bet ignorējot, šis nebija interesants, šis nebeidzās ne ar ko. Uzkāp uz galdu, tur nebija ēdienas, nākamreiz varbūt kāpšu retāk. Jā, tur jau tā lieta, un tā ir laikam tāda lielākā problēma, ka arī visi, kas nāk uz konsultācijām, vai ne, mēs gribam to ātro quick fix. Kur ir mans suns, paskaties, kā viņš izskatās, jo es bieži vien saku, tā kā mēs varam, ja īpaši ir reāli bailīgs, agresīvs suns, es saku, mums nevajag tikties centrā, lai tu man parādi, kā es zinu, ka izstās bailīgs, agresīvs suns. Man nav tā, ka tas ir pirmais, ko es redzēšu. Attiecīgi mums nevajag iet uz tām situācijām, bet cilvēki grib ļoti tos suņus ielikt tajās situācijās un tad kaut kā to risināt. Un tad, protams, ka tad, kad viss ir slikti, tad nekāda loģiska jau rīcība vairs nesanāk. Vai arī risināt ar aizliegumu. Bieži vien, ko es esmu pamanījusi, darbā ar reaktivitāti tiek mācīta komanda nedrīkst, kas ir tas pats sods, vai piespiedu komanda sēdi vai blakus, kas būtu pielīdzināms tādai cilvēkai, teiksim, trauksmēns cilvēks, kurš ir ļoti smagā trauksmes, gandrīz panikas laikmē par kaut ko sapārdzīvojies, un tu viņam pateiksi nomierinies. Nedrīkst baidīties, nedrīkst stresot. Jautājums, vai tas palīdzēs viņam nomierināties. Manā gadījumā, ja es no kaut kā baidos, man noteikti šāda vārda neiedrošinātu. Iedrošinātu citas darbības, tāpat emocijas pārvirzīšana, bet noteikti nevārds nomierinies vai piespiedu likšana man apsēsties vai vērot šo kairinātāju, līdz es viņam uzbrukšu. Precīzi. Jo stresā visvieglāk ir atreaģēt kustībā, nevis sastingstot. Līdz ar to tas ir pats trakākais, ko var darīt. Mēģināt sunim likt sēdēt, vai būt blakus, vai sastingt, un tad vēl teikt, ka viņš nedrīkst, un tad vēl sākt, spiest pie zemes, vai vēl kaut ko parasti dara, lai sodītu suņus. Jo cilvēkiem liekas tāds ātrais risinājums. Pasakot, nedrīkst, cilvēks visbiežāk ieklausīsies. Cilvēks varbūt ar laiku izanalizēs tos cēloņus un sapratīs, ja mēs tā mācam bērnu. Bet suns nav cilvēks, un to ir ļoti svarīgi atcerēties, ka suns ir dzīvnieks, un sunim ir savas pamatvajadzības, un sunim ir sava ķēdīte, kā viņš mācās lietas. Un tā ķēdīte noteikti nav komanda nedrīkst, un tad mēs nedaram šīs lietas. Tas nav tik vienkārši. Es teiktu, ka pat šādā emocionālajā līmenī gan cilvēks, gan suns ir diezgan vienlīdzīgs, jo arī mums pašiem cilvēkiem, ja mums teiktu, ka mēs nedrīkstam baidīties,
pirmkārt, tas nav efektīgi, un ja tas strādās tikai tāpēc, ka es apspiedīšu savas emocijas. Ko dod apspiestas emocijas? Tas dod to, ka pēc tam ir atkal trauksme tikai citās situācijās un citas emocionālas un psiholoģiskas problēmas, kas attīstīsies pēc tam. Un ir precīzi tāpat arī ar suņiem. Sots strādā ātri un īstermiņā, jo ilgtermiņā mēs dabonam 5 reizes vairāk uzvedības problēmas. It īpaši tie, kas, piemēram, iedod kādam trenerim suni, lai satrenē, un tad paņem atpakaļ. Viņu salabota kā mašīna. Jā, un tad paņemu atpakaļ, bet ja mēs to pašu neīstenojam, tam sunim ir bijušas apspiestas uzvedības pieredzes. Tātad, ja viņš ir bijis situācijās, kur viņu iebiedē, kur viņam dara pāri, viņš saslēdz kaut kādu asociāciju. Labi, ja tas suns saslēdz, jo atgādinu, ka ir suņi, kas vienkārši pretosies un cīnīsies un sāks palikt vēl agresīvāki uzreiz. Ja? Būs tie, kas apspiedīs to savu emociju, bet nedod Dievs, tas suns kaut kādā brīdī. Tagad pirmkārt viņš nonāk pie jums, un jūs to pašu precīzi tāpat neizdarat, ja viņu neiebiedējat precīzi tāpat. Vai arī viņš arī pie jums it kā tāpat uzvedās, bet viņš tiek bez pavadas, vai viņš ir bez tās elektrošoka kakla siksnas vai vēl kaut ko, un viņš vienā brīdī to saprot un aiziet tā viņa emocija. Visas tās apspiestās emocijas nāks ārā. Plus vēl, ja nenāks ārā tādā veidā, tas nāks citādā veidā ārā, jo emocionalitāte ir ļoti saistīta ar fizisko veselību, un fiziskā veselība arī ar emocionālo. Līdz ar to, ja neatnāks uzvedības ziņā, atnāks veselības aspektos. Un, tas ir pētījumos pierādīts, dzīvē pierādīts, praksē pierādīts, vai ne? Un arī Anna strādājot vetklinikā arī bieži vien redz, kad atnāk kādi klienti, viņi jau redz, kur īstenībā tur emocionāls problēmas būtu vai ne jārisina. Jo tas pats vēdera problēmas ir ļoti saistītas ar emocionalitāti, vai ne? Un suņi, kas ir emocionāli, kas apspiež emocijas, kuriem ir stresaina dzīve, viņiem ļoti bieži, manuprāt, arī iziet arī kaut kādā lielākā vai mazākā mērā, vai ne, veselības problēmas. Tā kā tas ir jāņem vērā, kā sodīšana ir tikai tāds aizsaks. Un galu beigās man vienmēr rodas jautājums, tad kāda vēl pēc mēs ņemam tos suņus, vai ne? Ja vienīgais, ko beigās mēs darām, ir viņu apspiežam un mēģinām ielikt kaut kādos rāmīšos, kaut kādā kastītē un visu laiku viņu sodam un viņam kaut ko neļaujam. Un beigās tāda cīņa vien ir. Man liekas, ka mēs suni ņemam, lai mīlētu, lai mēs būtu ar viņu kopā, lai viņš būtu vienkārši superīgs ģimenes loceklis, lai mēs veidotu sadarbību, vai ne? Mums ir jāveido labas attiecības. Katrs sots ir izņemt no kraikasītes naudiņu ārā. Jā, izņemt 1 eiro. Jums tur, piemēram, ir kraikasītē 1000. Jā, 1000, un katrā sūdīgā pieredze, ja jums ir 1 eiro ārā, 1 eiro ārā, vienā brīdī tur vienkārši nekā vairs nebūs, vai ne? Un, protams, ka suns ir visusticīgākais vispār dzīvā būtne, kas var būt. Viņi vienmēr mūs it kā dievina un grib ar mums būt, bet suņi māk iemācīties apspiestās emocijas, viņi māk pielāgoties, izvairīties no konflikta, bet tā nav laimīga suņa dzīve. Un vai suns ir pelnījis pie mums dzīvot nelaimīgu suņa dzīvi, vai ne? Un viņš pat to tā neizrādīs. Suņi ir tie, kas, zin kā, ja mēs apvainojamies un tur izrādām, ka mēs apvainojāmies, vai tu mani sāpināji un es ar tevi vairs nedraudzēšos. Viņš ir tik uzticīgs, ka viņš ar visām tām sāpēm tā arī dzīvos un mēģinās paņemt labāko no dzīves, ko viņš var paņemt, un spēlēsies un katru mīļošanās opciju ņems, vai ne? Viņš mēģinās izmantot katru savu labo dzīves pieredzi, vai ne? Viņš neapvainosies, viņi neapvainojās, viņi nespītējās. Līdz ar to tas pilnībā paliek uz mums cilvēkiem. Vai es ar savu tīru apziņu varu būt priecīgs par to, kādu dzīvi dzīvo mans suns, vai ne? Kā es ar viņu visu izkomunicēju, kā es viņam mācu lietas, kā es viņam rādu lietas. Jā, līdz ar to tā galvenā atbilde un kopējā doma, ko mēs gribam šeit nodot, ir, ka suni sodīt nevajag. Ja jautājums ir, kādos brīžos sodīt suni, tad nekādos. Katrai uzvedībai noteikti ir kaut kāds savs cēlonis. Saprast to cēloni, no kurienes tam aug kājas. Jā, no kurienes tas ir radies. Jo tas rodas no aprobežotas kaut kādas vajadzības, ka suns signalizē, ka ir trauksme, ka ir bailes, ka ir dusmas. Tas viss ir kaut kādā veidā jāiznes ārā. Jā. Jo suņam drīkst būt emocijas, vai ne? Viņam drīkst kaut kas patikt, drīkst kaut kas nepatikt. Viņš var justies nekomfortabli, ja? Nevienmēr pat tās ir uzreiz tādas baigās bailes. Tās ir vienkārši kaut kādas emocijas, kuras viņš mēģina izrādīt, vai ne? Vai vienkārši vajadzība, ja?
Bieži vien vienkārši tiešām mēs tik maz ko suņiem nodrošinām, ka viņi saprot, ok, ja tu man to nenodrošini, es pats to sev nodrošināšu. Un atkal aiziet sodīšana, jo neizrādās arī šito nevar. Ja? Rakt nevaru, skriet prom nevaru, riet nevaru. Neko darīt nevaru. Ja? Bet pie tās pašas skriešanas prom no mājām. Nedomājies ģimene, kurā dzīvo suns, kurš netiek vests pastaigās, kurš dzīvo tikai savā slēgtajā teritorijā. Viņš tiek barots, ar viņu tiek paspēlēts, bet tiklīdz viņam sāk kļūt garlaicīgi un viņš izrāda šo prasību pēc saimnieka, pēc uzmanības, viņš tiek sodīts, uz viņu tiek sabļauts, viņš tiek sists. Jautājums, vai tāds suns gribēs palikt tajās mājās, vai tiešām tas ir tik pārsteidzoši, ka suns bēg prom no mājām. Manuprāt, šeit uzreiz jau slēpjas atbilde, kuru bieži vien saimnieks arī nepamana. Jautājums, vai tādās mājās suns grib palikt, suns grib sev normālu, interesantu dzīvi. Viņš grib iet pastaigās, viņš negrib dzīvot savās 4 sienās, pat ja tā ir 600 kvadrātmetru teritorija. Jā. Es teiktu, ka tā ir viena no lietām, kur ir radies arī mīts par bīgliem, jo daudz vienu brīdi ņēma bīglus, jo kompaktā šķirne, vai ne, tā tad smuks, mazs, jā, tā kā nav tāds kompakts, ne liels, ne mazs, tāds vidēji auguma suns. Nepaskatāmies vispār, kas tā ir par šķirni, kāds ir darba uzdevums, ņemam suni, bišķiņu sākumā paspēlējamies, tad īstenībā vairāk nav laika. Un tad tā ir, ka visi bīgli kaut kur klaiņo un pazūd. Un viens sludinājums un otrs sludinājums, ārprāt šitie tik nepaklausīgi un spītīgi un šitādi un tādi. Nē, vienkārši tas ir konkrēts darba suns, kuram ir jānodrošina konkrēta veida aktivitātes, vai ne, gan mentāls, gan fiziskas, ar kur ir jādarbojās reāli vismaz kā 3 līdz 4 vai pat 6 stundas diennaktī ar viņu, vai ne? Un tas ir tas, ko es saku pretī. Es neredzu šķirnē problēmu vispār. Man ir 2 bīgli, es esmu dzīvoju tagad pie meža, kur mums vienu brīdi nebija sēta vispārībā, vai mani suņi gāja mežā visu laiku medīt? Nē, tāpēc, ka es biju mājās. Ne viņi bija ar elektrosētām, ne viņi bija ar jebkādu sētu, ne ar žogu, ne ar pavadām, neko. Viņi brīvi dzīvojās man pagalmā un nekur neplānoja iet, tāpēc, ka es neplānoju nekur iet. Bet viņi zina, ka es viņām visu nodrošināšu. Un tie, kas zina, ka viņiem neko nenodrošinās, tad arī viņi paši to mēģina sev īstenot, vai ne? Līdz ar to vienmēr mēģinam analizēt cēloni. Atkal tāds piemērs. Bet ko darīt? Bet man suns reaģē uz garām ejošu, citu suni. Jā. Kā tad, lai es viņam pasaku, ka viņš tā nedrīkst? Aizmirstat to vārdu, kā pateikt. Pašņaukt, paraustīt, iespiest pie zemes. Jā, to noteikti nevajag. Jā, tātad vienkārši aizmirstat šo te fokusu uz kā man parādīt. Jūsu fokus galvenais ir, ko darīt, ko es gribu, lai mans suns dara. Tātad mans suns šobrīd raujās pie citiem suņiem, piemēram, reaktīvi. Tas, ko es daru un ko es gribu no sava suņa. Lai nevis viņš raujās uz citu suni, bet es gribu, lai viņš fokusējās uz mani, lai viņš neitrāli paiet garām. Tad mācat to. Jūsu uzdevums ir nodrošināt izdošanos vēlamajām darbībām. Nevis teikt šito nē, bet ko drīkst. Man patika, kā manā audzētāja īstenībā tas bija ļoti, ļoti labs punkts, ko viņa man pateica, kad mēs iegādājāmies fondu. Viņa teica, ja tu saki vienu nē, vienmēr ir pretī 2 jā. Vismaz 2 jā. Es teiktu šobrīd papildinot, pat baigi nevajag teikt nē, vienkārši uzreiz ko jā. Ok, nē, mēs varam pateikt, bet arī es parasti izmantoju Ja, tāds izsauciens, lai nav kaut kāda mūsu pieliktā tā emocija, to es nevaru tādā nenormāli niknā frāzē kaut kādā izteikt, vai ne? Jā, es varu to, ko viņš drīkst tieši darīt. Tā, es iedodu tādu saucamo interrupt skaņu, ja, tātad pārtraucu suņa rīcību un ko tu drīksti. Šāda opcija, es tev palīdzu to īstenot. Tas ir tas, kā mēs mācām suni, tas ir tas, kā mēs informējam šito nē, bet šito tu drīksti darīt. Ja? Tā ir tā prakse, kas ir jāizmanto ikdienā. Un līdz ar to tātad saprotam cēloni suņu uzvedībai, nodrošinam suņa dabiskās pamatvajadzības, beidzam izlikt savas emocijas un nezināšanu un neskaidrību uz suņiem, jo jūs vienkārši bojāsiet savas attiecības. Nemēģinam fokusēties uz muļķīgām dominances teorijām, kur mums ir jābūt spēcīgākiem. Tāpēc, ka ja jūs papētīsiet, un mums par to ir atsevišķa vēl pat tēma un arī raksts, kur ir apkopota informācija, tas cilvēks, kas tātad veica šo pētījumu, viņš pats saprata, ka viņš veica viņu nepareizā formātā. Viņš bija salicis no dažādiem bariem vilkus kopā vienā ierobežotā teritorijā. Protams, ka viņi kāvās. Mēs visi, ja saliktu tikti kopā, mēs arī visdrīzāk sāktu kauties, šķīvēties un vēl kaut ko, tāpēc, ka vienkārši mums katram ir
ir savi dzīves uzskati un vispār robežas un tā tālāk. Līdz ar to viņš pats visu atlikušo dzīvi līdz tas pētnieks, ja, tātad, kas izveido šo dominants teoriju, viņš līdz mūža galam mēģināja teikt, sorry, es kļūdījos, bet cilvēki paņēma to, kas viņiem bija vajadzīgs. Vara. To, ko ir ērtāk ielikt. Jā, to, ko ir ērtāk ielikt, vai ne? Vara, es būšu varants, es būšu dominants. Nē. Dominance īstenībā patiesībā nozīmē stabilitāti, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs sunim. Sunim ir vajadzīgs stabils vadītājs, jā. Drošības nodrošināšana un tāpat stabilitāte. Tieši tā. Kurš kopē savu vecāku un grib būt tāds pats kā viņš, un ja vecāks būs nedrošs un nestabils, arī bērns tāds veidosies. Tieši tāpat ir ar suņiem. Jā, un arī bērns vislabāk uztvers, ko darīt, nevis nedrīkst. Tā, ko tad pie vēlna, lai es daru, labi, tad darīšu to pašu. Vai ne? Tā kā es ceru, ka šis podcasts jums palīdzēja pagriezt jūsu domāšanas veidu, jo tas ir tas īstenībā, ko mēs laikam visbiežāk dzirdam no mūsu klientiem, kas tiešām pie mums arī regulāri nāk, kuri saka, ka viņi redz tos rezultātus un viņiem vienkārši ir tik daudz wow momenti no tā vien, ka viņi vienkārši sagrozīja savās smadzenēs to domāšanu, vai ne, kā viņi uz to skatās. Nevis kā sodīt suni, bet kā palīdzēt sunim, kā iemācīt sunim, kā saprast, kas ir noticis manam sunim. Par to, ka ar suni arī var runāt, ar ķermeņa valodu var runāt, un te nav jābūt raustīšanai. Jā, ir tik daudz, ko mums arī pateikt un pretī. Un suns nerunā tikai tad, kad viņš rej. Jā, pavisam noteikti. Ir tik daudz ķermeņa valodas signālu. Un par to arī runājot, līdz ar to mēs aicinām un iesakām, ja jūs gribat saprast labāk suņu ķermeņa valodu, par ko mēs tik daudz esam minējuši, gribat saprast suņu psiholoģiju, par to, kā viņi mācās, līdz ar to, kas ir tas, ko jūs varat izmantot ikdienā, tās tehnikas, praktiskie uzdevumi, kādi jums būtu ērti un izmantojami tātad ikdienā, iesakam iegādāties izglītojošo lekciju tādu mapīti, tur ir daudz dažādas sadaļas par ikdienas un apmācību menedžmentu, pastāstam tātad par psiholoģiju, par ķermeņa valodu, par emocijām, par to, kā emocijas ietekmē suņa uzvedību, par to, kā suns mācās, kā veido asociācijas, kā mēs varam arī praktiski mainīt šīs te asociācijas. Tāda tiešām pamatu, es teiktu, par suni, kas ir jāzina katram suņu saimniekam. Nav būtiski šobrīd, vai tev jau ir suns vai nav suns, ja tu gribi suni noteikti arī iegādājies, jau saprot šīs te zināšanas pirms. Plus vēl, ja tev ir suņi, jau arī varbūt vairāki, es noteikti iesaku, jo bieži vien tiešām dzirdu atkal un atkal, ka viņi sadzirdēja kaut ko jaunu un pat nebija aizdomājušies tik tālu, vai ne? Tāpēc, ka mēs augam un mēs dzirdam kaut kādas tādas ierūsējušas, jau iesūnojušas informācijas, vai ne? Es arī augu un pilnīgi pārliecināta biju par to, ka mums ir gana daudz jāsoda suņi, līdz es sapratu, ka mans suns vienkārši baidās no manis, nevis... Viņš ir paklausīgs, viņš bija super paklausīgs, bet viņš baidās no manis. Es neņēmu suni, lai viņš no manis baidītos, vai ne? Tieši tā. Jā. Tā kā mēs esam par veiksmīgām, harmoniskām attiecībām ar saviem suņiem, kur jūs, suņu saimnieki, tātad izprotat, suņus un esat stabili, mierīgi vadītāji, kas māca savus suņus, nevis soda savus suņus. Tā kā tiekamies nākamajā reizē un dzīvojam harmoniski ar saviem suņiem. Atā! Atā!